Tā, tad bitcoiniņš visi noteikti jau čurā biksēs, kas te notiek, viss ir mīnusā, un bitcoins šobrīd ir paslīdējis 8% laikam, jā, 8% lejā, šobrīd ir atkāpies atpakaļ. Bet būtībā, ja mēs piepildīsim tos pašus 10%, tad mēs atkāpsimies līdz 34,200 robežai, kas nav nekas traks patiesībā. Un es tā paskatījos, ko lielie traderi naži runā, un viens no viņiem ir The Wolf of Wall Street. Twitter kontā variet piesakot viņam, paskatīties arī viņu. Tad viņš ir gandrīz 100% pārliecināts, ka mums šobrīd notiks cena korekcija, un pēc tam mēs ejam, cena virzīsies atpakaļ. Vai nu notiks vienkārši konsolidācija, kad mēs visticamāk šajā robežā vēl patreidos, pirms iziesim no šīs te cenu kategorijas ārā. Nu, manuprāt, makes sense. Tas viss makes sense. Tātad, bet ja mēs, protams, šķērsojam to 34,200, tad ar tādiem pakāpieniem noteikti 32. Atgriezīsimies atpakaļ pie 32. Tad uziesit kā augšā, patīzos, domās, kad patīzos viss un mēģinās pārliecināt, ka viss virzās atpakaļ, tad mēs noiesim noteikti līdz 30,900, 30,800 kaut kur tā ir robežai, un tad iespējams paliksim šajā cenu kategorijā kaut kur tā. Tādas kaut kādas stratēģijas vai hipotēzītes varētu būt gaidāms vispār. Tā, kas notiek ar Ethereum? Tā tad ēterīts. Šis iepriekšējais bija Bitcoins pret USDT. Šis ir Ethereums pret USD uz Binance. Viņi bišķiņi atšķirās, pavisam nedaudz. Tātad tā, mēs divas reizes esam mēģinājuši izlausties reku šeit iepriekšējā reizē, ka tas bija aprīlī. Šeit šobrīd mums nav sanācis iziet cauri šai te robežai, bet mēs esam palikuši šeit. Skatīsies, vai mēs paliksim šeit, šajā cenu kategorijā starp 1,928 vai noiesim vēl zemāk pa šo te robežu, kas ir 1,9, tie 2,5, 2,4. Tad, ja mēs noejam pie viņas, tad mēs atgriežamies atpakaļ pie 1,770. Nebūs varbūt tik zem uzreiz, būs varbūt šis te kaut kāds 1,833, maziņš slightly dipiņš, un tad varbūt atpakaļ izšausies atpakaļ uz 2,009, un tad kaut kā tā pa lielam tas varētu jau izskatīties. Un pagaidām nav zīmes arī tam, ka uzreiz mums tagad viss jau brūk un viss būs momentāls dips, un tagad 28% crash būs atpakaļ uz šito robežu pie 1,5. Nav pagaidām vēl tādas zīmes nekur. Bitcoinam tieši tas pats. Kontrakts, tas ir futures. Vai kur mans, kur ir USDT, zilais, rekur. Jā, nav te arī nekādas pazīmes uzreiz to, ka mums te būs, cik tas sanāktu, 31-32% crash atpakaļ uz 25 pakām. Tas viss ir pakāpeniski. Mēs izejam cauri vienam robežu cenu kategorijai cauri, tad uzreiz ir signāls to, ka ies lejā. Vai arī order flowā rādās to, ka notiek masveida sell-offs un visi indikātori ir pilnībā uz leju, un tad tur varbūt
tad tur varbūt var notikt kaut kāds super crash, bet pagaidām nekas tāds nav. Tātad Ethereum pastījāmies, XRP noteikti vēl joprojām arī daudziem interesē. Nu jā, šitam te tāds spikes uz augšu bija pāris pret USDT un Binance. Visu šobrīd mēs skatāmies uz Binance. Un tātad, bet viņi pa lielam visur gandrīz vai vienādi ir. Ja? Tas tā zināšanai. Pieskārāmies pie 73 centu robežu, nodipojām lejā, cik mēs esam nodipojuši lejā, tagad 19%. Tas normāls bija. Tas šits bija cenu spekulācija. Šitā uziet augšā un uzreiz 20% nosmelt. Tā, kaut kā tā. Bet mēs esam palikuši šeit virs šiem te 62 centiem. Tas jau ir labi. Visticamāk, mēs varētu vēl kaut kur šeit pastaigāt, līdz mēs atkal mēģināsim izlaust 73 centu robežu. Un jā, nu ja mēs iesim zemāk pa šo te, kur noslēdzās iepriekšējā reizē 62 centi, nu tad mēs pieskarsimies atkal 59 un 57, ja ne 56 vēl. Kas ir doģiņi? Doģiņam tas pats ir. Doģiņam tas pats ir baigais spaiks bijis. Es normāli uzgājis. Nav tik traki bijis, 15-16%. Bet arī cerīgi. Mēs turamies vēl virs tiem 7 centiem. Šīs te noslēguši mēs esam svēts virs šīs te 0,7 centu atzīmes. Pagaidām baigi labi. Visticamāk arī mēģināsim te patās pastaigāt vēl nedēļu, varbūt mazāku, un atkal mēģinās izlausties šeit 8 centu robežai. Ja mēs nokrītam lejā zem šiem te 0,7, tad atpakaļ tie 6,5. Nē, nebūs 6,5 uzreiz. 6, nu jā, 6. 6,7, 6,7 tā kaut kā. Pagaidām tā kaut kā jārēķina 6,7 centiņi. Nu, šība noteikti visiem interesē arī. Te jau arī ir kaut kāds noteikti cenas spekulācija bijusi tāmā 15%, nē, līdzīgi kā Dogecoinā, viss tas pats. Kaut kādi baļi iepērk, nosalo, nopelna savus 10%, 15%, sēlo nost, kā saka. Tā kaut kā, jā, 16% esam atpakaļ. Jā, nu vienā brīdī nav noslēgušies, galvenais. Neviens nav noslēdzies zem šīs te atzīmes, kas ir šeit iepriekšējās. Tāds higher highs, šis laika veido. Higher highs, bums. Diezgan cerīgi arī izstāst, ka šī viņš vēl turās. Nav galīgs tāds pilnīgs red flags, tā kā citiem. Es zinu, tas gaming coinam, kas man arī patīk, ir Veracity. Šeit viņš pagaidām maksā 0,007 centi, kas ir zem centi pat vispār. Es viņu biju 5, jau tā kā viņš bija 3 un 5. Bet šeit bija diezgan, jā, šeit 28%, nu, tāpēc, ka maziņš koiniņš, bet lielāka cenas vārstība viņam notiek. Bet arī, kur virs šīs te robežas, kas iepriekšējās ir bijis augšiņas, bums, mēs esam noslēguši, nu vienā brīdī nav bijis, te bijis spaiks zemāk, bet noslēguši Šveicē esam virs 0,06 tiem centiņiem.
tā kā arī nekas tāds baigi traks. 20% svārstība ir diezgan pieļaujama. Tā mums ir 10 minūtes, vēl pastamies vēl kaut kādus ātri līdz 15 minūtēm, un tad tā esam ciet. Kas vēl varētu interesēt? Matiks varbūt kādam interesē, un apstīsimies Galacoin un Floki vēl kaut kāda arī shitcoiniņa. Tā, kas tas zīmēts ir? Wow, šitas gan izstās. Šitas izstās super bullish. Mēs vienkārši ejam augšā. Labs. Šitas Matic charts un 95 centi. Un mēs esam svārstījušies. Es neesmu ilgi viņam skaties. Šis nav manā redzeslokā vairāk, bet Matics ir labs coins. Viņš vienmēr bijis, viņam diezgan tāds stabili tā cena bijusi. Nu, cik nosacīt, ja pastāv stabili, arī lejā nodibojas 50 cents no 90. Bet viņi reizēm ilgi stāv noteiktās cenu kategorijās, tāpēc es saku tās stabilāks. Vismaz no iepriekšējiem periodiem pastoties. Tā, jā, smuki. Mēģinājām izlausties cauri. Nē, mēs esam cauri. Nē, neesam cauri. Kur iepriekšējās reizēs ir bijis mēģinājums arī iziet cauri šeit. Tas ir bijis maijs, pagājušā gada maijā. Bums, nezīmējam, tā kaut ko šidā vajag, šidā. Un neko mēs neesam izgājuši cauri, līdz ar to testēs. Tagad jātestē un jāskatās, kā būs. Visticamāk, ka mēs paliksim līdz šejienē, līdz tiem 85 centiem. Ja pārsniegsim viņus, ja nokritīsim zemāk, tad 82, attiecīgi 78 dips varētu būt gaidāms. Worst case, piemēram, šeit ir bijuši 11, 25, 24, 23% arī ir līdz 75 centiem. Visiem daudz maz var skatīties 20% svārstību, ja notiek kaut kāds masveida dipiņš. Cik tas būtu Bitcoinam, atgriezamies atpakaļ, uzreiz paskatāmies pret USDT. Šeit 20% dips, 29 paks, 22, 23, būtu 28, 700. Nu, tas ir tāds, jā, worst case. Tas ir pirmais tāds signāls lejā dipiņš. Un tad cena noteikti atkal pastaigās kaut kur tur. Nu, jā, ja skatās vissliktākais vispār ir pašā lejā, jā, nulīti, bet domāju, ka līdz tam neaizies. Apstāmies Galacoins. Galacoins arī turās virs saviem 2 centiem, bija nodipojis precīzi līdz 2 centiem. Tas ir gaming projekts viens, kur arī daudz cilvēku skatās. Čing, te bija pieskāries, nevienā brīdī nav noslēdzies zem 0,21. Tā kā arī labi, diezgan pozitīvi. Mēs vēl, protams, stāvam starp tiem 2,5 līdz 2,2. Un vēl ir laiks, starp citu, viņš ir 2 centi. Viņam bija sasniegta vērtība līdz pat, es izlikšu reiz 12 dienas šārtu. Lai skaidrs un provizoriski var redzēt, 84 centi bija highs. Viņš šobrīd maksā 2 centi. Nu, vai viņš uzies uzreiz pirmajā periodā šitajā, kas ir grūti teikt, nākošā gada ceturksnī līdz 21 centam, iespējams varētu pieskarties 29 vai pat vēl augstāk, 3,7. Nu tā, jāstāsta, kā tā cena staigās. Mums katrā ziņā jāpārsniedz 6 centu robežu, kas ir tāda pati lielākā, un tad, ja mēs tiešām pārsniedzam viņu, tad es domāju, cena vienkārši visu laiku tikai ies augšā.
Bet pagaidām 2 centi maksā. Tā, jā, paskatieties, papētiet paši, uzņemieties savus riskus, visus, jā, kas ir, kas nav. Es tikai rādu to, ko vairums no maniem draugiem, un es skatos, un arī citi interneta blogeriem. Tāksī. Tā, ko vēl varētu ātri apstīties. Blocktopija. Nu tāds, nu vispār mēs bišķiņ pa zemi te mētājamies. Blacktopija vispār ir jau skumīgi, galīgi. Mēs esam nonākuši lejā, neesam pārsnieguši šo 0,01 centu robežu, bet arī maksā vispār 1 gramu no centa. Un, nu jā, viņš nīkuļo baigi. Nezinu, viņi it kā ir updatējuši aplikācijas, paskatījos, viņi tur ir uztaisījuši tādu QR kodu pasportu, kā ieiet tajā virtuālajā realitātē. Nu, cerams, ka viņi viņu dampo lejā un viņi izmantot šos te līdzekļus, lai realizētu šo te projektu. Tāpēc viņam notiek sell-offs kaut kāds. Un ka viņš atgriezīsies varbūt atpakaļ pie saviem vismaz 1 vai 2 centiem, kur viņš ir bijis šeit. Nu, tas būtu uzreiz jau bišķu veselīgāks skatījums uz šo te koinu. Pagaidām viņš diezgan lejā ir. Nu, kā var kaut kāds saņķiks samest viņā iekšā apstīties, kas tur būs. Nu, bet, riskī biznes. Tā kā visi diezgan daudz ir arī spekulatīvi projekti, kuri varbūt ir no šejienes arī parādīti. Tā kā jebkurā gadījumā izvērtējiet paši savus riskus. Es zinu, ka tas ir kriptospots, bet pastīsimies arī zeltu. Zelts ir zelts un fiziski vērtīga lieta, un ļoti daudziem var interesēt. Un tas, ka, ja tu gribi treidot zeltu, un zelta treidošana patiesībā ir ļoti ienesīga. Tur ir cits cipars uzreiz, treidojot zeltu nekā valūtu. Tāpēc zelts ir vispār coolio. Un var izmantot Admirālu affiliate link, kas ir īstenībā manā zem video. Un šeit īstās forši. Mums arī bijis dips, mikro dipiņš, cik mums tur bijuši, 4-3% vispār pieņemam ļoti labi. Arī turamies virs. Jā, vairums situācijās kur, šito es neņemšu, paņemšu šito uzreiz, lai var redzēt. Šeit. Un mēs virs šīs te robežas apmēram esam turējušies. Činkš. Nu. Jā. Reku šeit. Bāms. Mēs vēl stāvam virs šīs te robežas, es domāju, tikai uz augšu. Vēl līdz tiem pašiem 2,046. Mēģinājums būtu jābūt mēģinājumam izlausties uz šo te robežu atpakaļ. Un, ja mēs viņu pārsniedzam, tad zeltiņš iet uz augšu vēl, kas arī diezgan zīmīgs notikums priekš paša zelta. Kaut ko jāpamaina te instruments. Bāms. Un tas pa lielam viss. Cik mēs esam uztaisījuši 19 minūtes? Jā. Nu, tā kaut kā. Skatamies. Kas būs? Zeltam īstenībā mēs varam atnākt atpakaļ. Mēs varam atnākt atpakaļ līdz 1,890. Kaut kādā brīdī. Ja būs tie 20%, bet 10%, tad būs 1,818. 1,818. Yeah. Bet, visticamāk, sākumā 1,887. Te ir ko paskatīties. Pāranalizēs manu video vai paskatīsies kādas līnijas, tu sapratīs, kā cena var staigāt. Labi.
tas arī viss. Ko? Līdz nākamajam video. Piesako noteikti kanālam, izmanto kaut kāds affiliate linkus, ja tu gribi treidot kaut kādus mazos, galīgi mikrokoinus, izmanto KuCoin aplikāciju. Un piesako visur citur, kur tu vari. TikTok kontā, YouTube'ā, Instagramā, Twitterī es vēl neesmu iedevis, laikam Telegram chatiņš ar kaut kāds tur būs. Šobrīd tur bots mēt vienkārši ziņas kaut kādas iekšā, bet es drīz to botu slēgšu ārā un pats varbūt pieslēgšos vairāk. Tā kā var piesakot, lai stāv. Čiu!